Sveiki visiem, esmu Aleksis Maliņš, tas ir moto pārskats uz šo pasakaino Drundulku. Touch me like I'm famous. Touch me like I'm famous. Blondie, bring your black friend. Blondie, bring your black friend. I just wanna Ko es varu teikt par šo pasakaino Drunduli? Jā, man viņš patīk. Viņš ir foršs, kolosāls, mīksts, viss kārtībā. Dzinējs viņam ir 139 km, tas pats, kas manējam. Tas pats 4 taktu kitaiskais sūda gabals. Tāds pats pilnīgi kā manējais, tikai viņam jau ir lietie diski. Tiki katrā būs zvaigzne. Saki čau. Pirms taisi. Nē, kanāls taisi. Labam kanāls, tevi kanāls. Kā teica šī Drunduļa saimniece, pirkusi viņa ir 2006. gadā. Šai dienai viņš pasakaini kalpo, šai dienai viņš pasakaini lec, brauc. Viss ar viņu ir kārtībā. Dzinējs tas pats, kas manam, identiski skūtu motoroleris, tas pats, kas manējais ir identiski. Šitais uzraksts kā manējam, šitais sūdiņš kā manējam, tikai šitam ir chroma, bet jau aprūsēs un manam ir pārkrāsots glušaks un viss pilnībā tikai lietie diski, ručkas savādākas. Lampa nav matēta, jau palikusi no saules un spidometra šitā šņaga nav matēta, spoguļi savādāki, kaut gan manam no rūpnīcas ar tādi paši bijuši. Spāks jau savādāks, kaut gan manam ir 3 reizes mainīts. Viss šitais motoroleris ir tā, ar viņu ir kādas, jā, protams, šis sāni ir guldīts kādas 3 reizes, tā domāju, šī šekur tā drusku ir, šita apskraupēc tā dievaini, šita tā nesaiet kaut ko lampa aizmugurē, stopiks ir līmēts ar skoču. Šita ir krisis, var redzēt, šita ir likts uz sāna, bet tas nav neizbēgami uz 2 riepām. Viņam uz kepiņas, ja kepiņu nenoņemsi, nepieliks viņš. Dzirkstelis komutatoru nepadot. Tad jau kitaici bija dadomājuši tādu, kā, lai, piemēram, cilvēkam uz kepiņas stāv, lai viņš nepalaistu un neaizbrauktu. Vot, kur kitaiciem maitām smadzenes ir. Man viņam patīk vairāk, kā viņam strādā amortizatori, pat veska. Priekšas amortizatori atstrādā izcili, aizmugurējais amortizators atstrādā ideāli. Kaut gan riepas nav pustukšas, bet bedres viņš vispār nejūt. Liekas, ka tu brauc ar veselu. Nekas neļurkuļo, nekas nepļurkuļo. Nav morda viņam 10 reizes izjauktu, šita, piemēram, izjaukta kā manam 20 reizes izjauktu uz priekšu atpakaļ tā morda. Viņam nav nekas pilnībā jaukts, vienīgais es jaucu viņam mordu, lai apskatītos spidometra trosīti, bet spidometra trosīti ir trūkusi šajā vietā kaut kur. Nav viņam viss jaukts, tur 10 reizes šitie plastmasi ņemti nost, viss šitais ņemta krīt ārā, viss nav. Viņam viss ir ideāli, viņš kā no rūpnīcas sakrauts, tā viņš arī ir. Viņš man ļoti patīk, viņš ir ļoti labs motoroleris, man ļoti viņš patīk, ļoti patīk. Man patīk šītā šņaga, bet kitaicis nezinu, vai jau kolhoss ir bijis, vai nu šķības, rokas ir līdušas klāt, vai nu, tā kā nost no kadra, tur gar gribi būt papā. Vai jau šķības rokas ir līdušas, bet tur tās caurumiņš, tas caurumiņš tieši tur jābūt vadiņam, bet tur vadiņa nav, nepiet pie lampiņas, tur tādas diodīšu šņaga iet iekšā, un tā šņaga nestrādā. Tevam spīdē. Manam spīdē, bet tā, es domāju, izbraukt vajag. Ņemam kepiņu, tu vienmēr aizmirsti. Lec ideāli. Klausieties motora skaņu. Viņš tā paķera un uzreiz un aiziet, tāpēc, ka torga driveram ir šķībie celiņi un līdz ar to visiem šitiem motoroleriem tādas skaņas. Drag reisā piedalās šitais, pēc 2 taurītēm.
3! Mūsu skaistais motopārskats beidzas. Abonējiet kanālu, lai redzētu jaunākos motopārskatus. Ejiet Instagramā, jo abonējiet, es jau iepriekšā video teicu. Ejiet Instagramā, jo, jā, Instagrams ir laba lieta, un es tur jaunākos jaunumus lieku. Un man viņš patīk, un viss kaut kas tāds, Motorolas ir ideāls, man viņš ļoti patīk. Viņš ir labākais Motorolas šitajā sezonā pagaidām. Man viņš ļoti patīk, viņš ir foršs. Abonēt kanālu, novērtēt video, atstāt savus domas zem video komentārus. Paldies, abonēt visu kaut ko tādu. Davai tā!